Sveicināti visi Latvijas zinātnieki. Man ir tas gods Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vārdā sveikt jūs dienā, kas ir veltīta Pasaules zinātnes dienai, mieram un attīstībai. Mēs novēlam, lai katrs zinātnieks šajā valstī tiktu novērtēts, lai mēs kopīgiem spēkiem panāktu, ka nākotnē zinātnei atbalsts ir lielāks, un lai jums katram ir gandarījums un lepnums par jūsu paveikto darbu, lai jums veicās, jo tad arī valstī veiksies. Sveiciens visiem zinātniekiem šajā dienā. Un, manuprāt, katrs cilvēks mēs jau piedzimstam kā zinātnieks. Mums patīk kaut ko izzināt, izpētīt, uzzināt kaut ko jaunu. Un mūsu pieaugušā vecumā varbūt mēs bieži vien to aizmirstam, ka mēs piedzimstam ar mūsu dabīgo vēlmi komunicēt, izpētīt, uzzināt kaut ko jaunu. Līdz ar to sveiciens visiem tiem, kas šo te iekšējo radošo garu un šo te bērnības garu un šo te bērnu ir sevī saglabājuši. Un es ceru, ka ar jūsu aktivitāti un enerģiju pēc iespējas vairāk šādi cilvēki būs. Atcerieties, ka zinātnē varbūt svarīgākais ir uzdotie jautājumi, nevis atrastās atbildes. Meklēsim kopā. Vēlos pasveicināt zinātnieku dienā visus man pazīstamos zinātniekus, pasniedzējus un topošos un esošos kolēģus. Topošiem zinātniekiem vai studentiem nebaidīties un iet uz zinātni, tas nav tik liels mošķis, kā jums liekas. Es vēlētos visus zinātniekus un tādus, kuri domā kļūt par zinātniekiem un kuri vairs nav zinātnieki, sveikt Vispasaules zinātnes dienā. Zinātnieku dienā gribu novēlēt pasaulē sajusties kā vienai. Mēs dzīvojam tikai tādās robežās, kādas mēs paši sev uzceļam, un mēs varam komunicēt viens ar otru, mesties jaunās zinātnēs iekšā, un galvenais ir nebaidīties no jauniem kontaktiem, nebaidīties izrādīties par muļķi kaut kādā jaunā zinātnes nozarē. Tas ir aizraujoši jau 5 gadus pēc uzdrošināšanās. Vēlu veiksmi!